Pārkāpjot šo robežu, tu uzņemies atbildību pats par to, kas notiek ar tevi. Tas tomēr ir bišķi tāds sapurināšanas instruments. Un absolūti, šajā gadījumā es neuzskatu, ka tas ir totalitāri, tas ir vienkārši sabiedrības informēšana. Tas ir vienkārši, lai cilvēki apzinās, kas ir daļa no problēmas, ka dzīve pārkāpjot šo robežu nebūs tā, kā viņi ir mājās. Labrīt, vai nu labdien, vai labvakar, atkarībā no tā, kad tu klausies šo mūsu klausītāju. Šī ir jau Melns uz balta raidieraksta 33. epizode. Un katrā epizodē mēs apskatām kādus dezinformācijas naratīvus vai informatīvās telpas drošību vai arī kā uztveres ietekmi. Un ko mēs redzam, ka mūsdienās ietekmē ne tikai politiku un medijus tādā lielākā kontekstā, bet arī mūsu personīgās izvēles. Sākot no tā, kam mēs ticam, arī līdz tam, kur mēs braucam. Un šajā kontekstā varam pieminēt ārlietu ministrijas Ceļot droši kampaņu, kas mums parāda, ka kaut vai iedodamies kaut kur atpūsties uz kādu eksotisko valsti un gribam par neko nedomāt, tomēr ir ļoti svarīgi, ka gan pirms ceļojuma, gan arī ceļojuma laikā mēs apsveram dažādas drošības aspektus. Un tāpēc, kā jau varat nojaust, tad šī epizode būs par ceļojumiem un vairāk par to, kad mums ceļošana, tā teikt, no privātas izvēles doties atvaļinājumā var arī pārtapt par drošības risku. Un, piemēram, mēs varam pieminēt, jau pagājušajā vasarā mēs redzējām vairākus piemērus, kad šis notika. Tātad pirmkārt, kad Latvijas jaunieši tika aizturēti Baltkrievijā, kā arī FISOM brauciens, kas notika Spānijā, kur jaunieši tika atstāti bez uzraudzības. Es minu, ka varbūt arī mūsu viesiem šodien ir varbūt kādi citi piemēri, kas ir mazāk zināmi. Bet, jā, ko mums parādīja šie piemēri ir tas, ka ka ceļojumi var ļoti ātri būt krīzes situācijas. Un tas mums mudināja pārdomas par to, kāda ir mūsu atbildība, kad ceļojam, bet arī par to, kā valsts var iesaistīties un palīdzēt risināt šīs krīzes. Un tam klāt esot, mēs arī apspriedīsim to, kāpēc tad, ja mums jau Latvijas valsts iestādes kā ārlietu ministrija un valsts drošības dienests ir aicinājuši iedzīvotājus pārvērtēt ceļošanas riskus tieši braucot uz Baltkrieviju un Krieviju, taču mēs redzam, ka iedzīvotāji aizvien tur brauc gan privāti, gan arī caur aģentūru organizētiem braucieniem. Tātad šis ir mūsu ievads. Tādēļ šodien mēs par to visu runāsim ar mūsu viesiem. Pirmkārt ar Kārli Bukovski, Latvijas ārpolitikas institūta direktoru un RSU asociēto profesoru, Agnesi Saliņu, ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktori, kā arī Viktoru Andruškevicu, biedrības New East starptautisko projektu koordinātoru. Un pirms mēs vēršamies pie pašas diskusijas, vēlos Viktoram varbūt nedaudz dot ieskatu par to, kas ir šī biedrība, kur tā atrodas un kas ir tāds mērķis. Viktors Andruškevičs, jā, mēs bāzējamies, atrodamies Daugavpilī, bet mūsu projekti ar to, ko mēs darām, aptver ne tikai Daugavpili, Latgali, Rīgu, bet arī visu Baltiju. Ko tad mēs darām? Mēs rīkojam dažādas apmācības saistībā ar dezinformāciju, ar viltus ziņām, jā, tad gan apmācības skolēniem, tagad mums ir spēle dezinformācijas medības visā Latvijā. Jā, tad mums arī ir programmas un mācam un rādam pensionāriem, kā tad pareizi atšķirt, kas ir viltus ziņa, kas ir deepfake un visas pārējās teksta konnotācijas. Jā, tad šī joma, jā, tad arī izstādes arī, piemēram, mūsu šodienas tēmai, kas varbūt būs saistīta ar Baltkrievijas opozīcijas atbalstam, Ukrainas atbalstam, jā, tad, arī mēs sevi tā nedefinējam, bet varbūt tāds liberālo spēku tāda kopiena Daugavpilī. Skaidrs, paldies. Un tad tagad vērsīsimies pie pašas diskusijas, kur pašā sākumā varbūt pievērsīsimies tieši Baltkrievijai. Un tāpēc varbūt vēlos no ārlietu ministrijas puses skatīties par to, vai ir kādi vispārēji novērojumi dati par to, tad cik daudz iedzīvotāji aizvien brauc uz Baltkrieviju, vai tas ir mainījies šos gados, vai tomēr paliek tā vienpusēji. Jā, labdien! Jāsaka tā, ka gan mūsu novērojumi, gan arī dati liecina par to, ka šī kustība uz Baltkrieviju ir gana intensīva. Manā rīcībā ir arī
skaitļi, un, piemēram, pagājušā gadā bezvīzu režīmu izmantojuši bija gandrīz 75,000 reižu mūsu valsts piederīgie. Šogad šis skaitlis līdz māja vidum jau ir gandrīz 25,000. Nu, tātad varam secināt, ka šī... Cilvēki vai tās ir šķērsošanas? Tās ir reizes, tās ir šķērsošanas reizes, jā. Nu, tātad mēs pieņemam, ka ir daļa noteikti ceļotāji, kas ceļo vairāk kārt, līdz ar to pilsoņu skaits un mūsu valsts piederīgo skaits varētu būt mazāks, bet katrā ziņā šķērsojumi ir gan intensīvi. Jā, un vai varbūt ir kādi biežākie iemesli, kāpēc tad turpina braukt, vai tā ir vienkārši braukt uz, nezinu, skaistumkopšana, medicīna, vai tie ir radniecība? Jāsaka tā, ka jūsu minētie visi spektrs ir to, ko mēs zinām, bet Viktors noteikti ka... Jā, tā kā vietējais varbūt brauc ļoti daudz. Varbūt tagad sākuši braukt nedaudz mazāk, jo to preču, kurus agrāk viņi varēja ievest, tagad apjoms ir samazinājies, jā, un tāpēc cilvēki vairs netik daudz, teiksim, brauc pēc lietās pārtikas uz Baltkrieviju, jā, tagad arī viņi tur ir palikusi dārgāk, un tas cenu līmenis ir izlīdzinājies, arī degvielas cenu līmenis ir izlīdzinājies, jā, tad pārsvarā cilvēki brauc uz sanatorijām, cilvēki brauc taisīt un labot dažādas stomatoloģiju, jā, tad zobus, plus ļoti daudz, un tā ir laikam lielākā daļa, kuri brauc pie saviem radiniekiem, uz radinieku kapu vietām, jā, tad, un es domāju, ka plus tie arī ir dažādi biznesa sakari, kas pirms kara tomēr bija daudz aktīvāki, jā, tad tagad tas apjoms ir samazinājies, un arī biznesu vest ar Baltkrievi tagad ir grūti vai pilnībā neiespējami, jā, bet dažādi apstākļi dēļ, jā, bet pirms kara šie te sakari ir bijuši, jā, tad tiešām brauc ļoti daudz, jā. Un varbūt tad arī tā no vietējās perspektīvas pierapšos reģionos kā Daugavpilī ir tomēr noskanējuši šie valsts dienas brīdinājumi, vai tas vairāk tiek uzsvērts katram, ka tas jau uz mani neatiec, man tas nenotiks. Ziniet, kā tas ir tāds mūžīgs jautājums par to, kā aiznest informāciju līdz Latvijas dienvidu austrumu galam un vispār austrumu galam. Jā, ne tikai saistībā ar šo jautājumu, arī saistībā ar daudziem citiem jautājumiem. Informācija kaut kur, laikam tie attālums ir tikai 240 km, jā, un internetā tas attālums ir 1 sekunde, jā, bet kaut kur ir kaut kādi bloki, algoritmi, vēl kaut ko, un aiznest informāciju ir samērā grūti, jā. Jā, cilvēki pārsvarā zina šo informāciju, jā, bet arī, kā jūs pieminējāt, viņi pārsvarā to tomēr uztver, nu ko jau tur, un mani jau neskars, mani tur, nezinu, neko netrīs, es jau neko sliktu nedaru, jā, tad tas, laikam, tas drošības ir viņiem tāds sekundārs, un ja mēs runājam par kaut kādu, nezinu, tur vervēšanu, vēl kaut ko, tas vispār viņiem liekas kaut kas absolūti no kaut kādas zinātniskās fantastikas, kas viņiem liekas, ka tā noteikti nevarētu būt. Jā, un tad, kā es arī minēju, ka ir ne tikai personīgie ceļojumi uz Baltkrieviju, bet arī aizvien ir turisma aģentūras, kas veido ceļojumus, un es nedaudz papētīju šos piedāvājumus, un es redzēju, ka tajos piedāvājumos aizvien parādās frāzes, ka Baltkrievija raksturo, tā teikt, vietu ar saglabātu PSRS atmosfēru. Un tajā kontekstā es varbūt gribētu paprasīt Kārlim kā ekspertam, vai izmantojot šādu nostalģisku retoriku, vai tas var kļūt par informatīvās ietekmes instrumentu, ko pēc tam Baltkrievija var izmantot tādā lielākā kontekstā, izmantojot šos narratīvus par mūsu kultūras un vēstures, tā teikt, tūmu. Nē, tā laikam jāsaka, ja šis nedarbotos, tad šis netikt izmantots kā instruments. Tas ir tas izējas pozīcija ciniskā. Jo tas ir katra cilvēka individuālais lēmums, saprast, kam viņš pieder, kurai kultūrai vai civilizācijai viņš pieder, bijušajai Padomju Savienībai, un ka tas ir tas, kas viņu uzrunā un kurā viņš grib tā vide un kultūra vide, kurā vēlās uzturēties un izklaidēties, vai arī gluži tomēr pretēji un saprot, ka tā dzīve jau vairāk kā 21 gadu ir bijusi tomēr Eiropas Savienībā, NATO, un ka tā piederība rietumu civilizācijai ir tas, kas ir
tas, kas Latvijai ir bijusi izvēle un kur arī cilvēki ir nonākuši. Tāpēc tas, ka Baltkrievijas puse mēģinās izmantot šo kā argumentu, lai pievilinātu, pārvilinātu, viņiem jau īsti nav ko citu piedāvāt. Viņiem faktiski šis tā padomju estētika, kas ir bijis viņu turismu pievilināšanas rīks, ne jau tikai attiecībā uz Baltijas Latvijas iedzīvotājiem, bet arī uz daudz rietumos ir priecīgi, ka viņiem ir iespēja 35 gadus pēc tam, ka Padomju Savienības vairs nav, aizbraukt un palūkoties, kā tad dzīve kādreiz tur bija. Un nav jābrauc pat uz Piedņestru. Rezultātā te veidojās tā situācija, ka, protams, ka šis ir un tiks izmantots kā arguments. Vai tas automātiski nozīmē, ka cilvēks tagad ir pārliecināts Sovjets kļūst? Gan es tā neteiktu. Es domāju, ka tur atkal jau tā ir katra personīgā izvēle un ir tāda, kam tās simpātijas ir iesakņojās dziļāk. Un sevišķi, protams, vecāku gada gājumu cilvēki, kas ir dabiski, kas ir paši to piedzīvojuši, bet ir arī tādi, kas vienkārši viņiem liekas, ka tas ir stilīgi. Tas, kas vairs nav drauds, tas jau ir kļuvis par tādu kā veidu, kā protestēt. Es te Eiropas Savienībā esmu kā visi, tur es atkal mana padomju nostalģija, kur es pat varbūt nekad neesmu piedzīvojis, tā ir daļa no tā, kā es varu izcelties. Un plus arī šie piedāvājumi kādreiz, vismaz, es arī kādreiz atzīšos, bija viens no tiem, kurš strādāja šādā firmā, un mēs strādājām tā kā vadājām pa Latviju, pa Lietuvu, un tas bija 2017. Gadā, bija arī brauciens Baltkrieviju. Un tie cilvēki, kuri brauc, tie ir 90% ir pensionāri, kuri brauc tādos turistiskos braucienos. Un kāpēc viņi bija vēl tādi konkurētspējīgi, jo viņi bija ļoti lēti. Tad uz Baltkrieviju, piemēram, uz Minsku uz 2 dienām, tie bija kaut kur apmēram 100 eiro. Tur bija gan izmitināšana, gan ekskursijas, gan vēl kaut ko, ļoti daudz pozīcijas. Un tobrīd tas bija lēti, bet saku, šobrīd šo te braucienu, turistisko braucienu skaits ir kļuvis daudz mazāks. Vairs nebrauc no Rīgas. Tad Baltkrievija bija, Daugavpilī bija 2 firmas, tagad ir 1 firma, un vakar es arī neatradu vairs tādus piedāvājumus, kuri brauktu tieši ar turistiskajiem autobusiem uz turieni. Tā kā, kaut kāds klikšķis ir noticis, es zinu, arī bija situācija, ko mēs runājām ir pirms tam, tad pirms mēneša tur aiztaisīja robežas no Baltkrievijas puses, jo bēgļi bija. Un tur bija arī turisma autobus no tās firmas. Un tie cilvēki absolūti nezināja, ko darīt, un tāpēc viņi ļoti daudz sūdzējās tai firmai, ka viņi nesies kaut kādas konsultācijas, vēl kaut ko. Un tāpēc tādām firmām tagad ir ļoti, viņiem ir grūti vest to biznesu, jo tā nedrošības sajūta un tie riski viņiem neatmaksājas, un tāpēc es domāju, ka pati situācija, šis nedrošība uz tās robežas izskaudīs šādus piedāvājumus, jo vienkārši cilvēki paši par sevi sapratīs, ka tas nav, ka tur ir riski. Jā, es domāju, mēs varam tā teikt, noteikti teikt, ka viens no iemesliem, kāpēc tik viegli ir aizbraukt, ir tāpēc, ka ir bezvīžu režīms. Un tad vai mēs no Latvijas puses to uzskatām, kā hibrīdu kara instrumentu, jo, kā jau minēts, tad, ja Baltkrievijai nav tik daudz, ko varbūt izmantot, ja šī PSRS nostalģija un dabūt, tā teikt, sev turistus, tad, vai šī ir stratēģija, kā vērst hibrīdu karu pret Latviju? Varbūt, ka tas nav tā kā tieši instruments, bet palīga līdzeklis noteikti. Tā ir... Baltkrieviem ir iespēja to, kā saka, savienot patīkamo ar liederīgo. Jo atcerēsimies to mirkli, kad tieši šis bezvīzu režīms tika ieviests. Viņš tika ieviests ļoti nesen pēc tā, kā sākās karš. Burtiski 23. gada uz Lieldienām tika ieviests šis bezvīzu režīms, un tad mēs arī novērojām, ka ļoti strauji auga arī tieši ceļotāju skaits, arī pieauga aizturēto skaits, un tad arī sāk attīstīties šī situācija. Tā ir noteikti iespēja Baltkrievijai kaut kādā mērā sildīt ekonomiku uz mūsu iedzīvotāju maciņu rēķina, plus arī varbūt tiešām izdodas kādu savērvēt vai iegūt kādu vērtīgu informāciju, kas, protams, ir drauds arī mūsu valstī. Jā, minot par savērvēšanu, šis īsti nav precīzi tas, bet kad jaunieši tika pagājušā vasarā aizturēti, tad viņi arī
tika piespiests sniegt intervijas režīmu kontrolētajiem medijiem, tad vai šis ir mums informatīvās telpas manipulācija, un vai ir vairāk šādu piemēru, vai tas ir tā bijis viens piemērs un viss? Jāsaka tā, ka jauniešiem diezgan paveicās īstenībā, ka viņi diezgan viegli tika cauri, jo mēs bijām diezgan tādi nobažījušies par to, kā šī situācija attīstīsies un beigsies. Jo tā ir vēl viens moments, ko es gribētu pieminēt, ka nereti mūsu cilvēki dodas uz Baltkrieviju, un viņi jau brauc ar tādu, viņi ir pieraduši dzīvot Eiropā, vai ne? Viņi brauc ar tādu jau eiropeisku daļēju domāšanu, viņam šķiet, ka varbūt zālīti aizvest tur un palietot kādā festivālā, kas tur liels, vai ne? Bet, Baltkrievijā ir pilnīgi citi, un mēs arī pat nezinām, vai viņiem bija tās narkotikas, vai viņiem tās nebija tās narkotikas, un pat nav iespēja nekādā veidā pārbaudīt vai pārliecināties par šīs informācijas patiesumu. Un tas, kā pēc tam šie jaunieši tika izmantoti Baltkrievijas propagandas vajadzībām, tas bija acīmredzami, protams. Jā. Tur arī ir jautājums, vai viņi sākotnēji tur gribēja rīkot to paraugu prāvu, vai viņi vienkārši kaut kurā brīdī, kad redzēja, ka ir šādi jaunieši, un viņi izdomāja, ka viņi sataisīs paraugu prāvu, kuru rādīs visā Baltkrievijas TV. Un, manuprāt, viņi, šie jaunieši bija tādi situācijas ķīlnieki, jo Lukašenko noteikti gribēja izveidot kādu raidījumu priekš saviem vēlētājiem, priekš Baltkrievijas patērētājiem, un parādīt, cik viņš labs, jauks. Kā rekts, kur pie mums jaunieši atbrauc. Es arī skatījos tos video, arī braucot uz šejienu. Viņš teiks, labāk tur 100 gramus, līdzīgi, ka Lukašenko visu kaut ko noniecina. Un tā ar joku pasaka ļoti vienkāršā valodā un tādā visiem saprotamā un organizētā diezgan līmenī. Labāk tur 100 gramus palietojiet. Jā? Viņš vienkārši tādu parādīja, ka mēs esam lūk tie labie, jā, bet viņi te no rietumiem, teiksim, ved pie mums kaut kādus tur, nezinu, kaut kādas sliktās rietumu kultūras pazīmes. Jā, tad, tā tie ir citāti. Lūk, diemžēl jaunieši kļuva par ķīlniekiem, jā, tad viņi brauc uz šo festivālu Viva Braslav, kas ir ļoti plaši apmeklēts, jā, kurš notiek netālu Braslavu, netālu no Daugavpils robežas. Jā, un arī šogad, cik es zinu, diemžēl jaunieši lielos apmēros uz turieni brauks. Diemžēl. Jā. Skaidrs. Un gribu paprasīt arī no ārlietu ministrijas puses. Mēs redzējām šos piemērus. Baltkrievija arī FISOM arī bija ļoti liels skandāls, arī tieši saistīts ar jauniešiem. Tad varbūt ir kaut kādi atzinumi no šīm situācijām, ko esat ņēmuši vērā un ko jūs esat varbūt centušies īstenot pēc tam, lai cerībā, ka šī vasara mums būs mierīgāka un neredzēsim tik daudz tos gadījumus. Varbūt, kā redzam, tomēr jaunieši turpinās braukt, bet varbūt vai ir no šiem gadījumiem ņemts kaut kas vērā? FISOM stāsts bija mazliet cits. Tas arī bija tāds Latvijas turisma vēsturē zināmā mērā nepieredzēts gadījums, kad jo šis turisma operators vai turisma kompānija, teiksim, viņi bija licencēti ar formāli dokumentiem, viņiem viss bija kārtībā, vienkārši tur vairāk apstākļu sakritības dēļ nonāca tādā nepatīkamā situācijā jaunieši. Pēc šīs gadījuma mēs arī tikāmies ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un diezgan monolējām situāciju, kā izvairīties, bet svarīgi ir atzīmēt to, ka ļoti būtiski ir arī vecāku atbildība un sekošana līdzi tam, uz kurieni bērns brauc, vai viņam ir apdrošināšana, jo, kā izrādījās, daļai no šiem bērniem vispār nebija ne apdrošināšanas, nebija arī dokumenti kārtībā par to, ka, piemēram, kas notiek ar bērnu ārvalstīs, ja viņš, piemēram, nonāk, slimnīcā vai viņam ir kādas veselības problēmas, jo to ir svarīgi visu arī ar šo te pārvadātāju vai kompāniju pārunāt arī, kāda būs rīcība krīzes gadījumu. Un, protams, ka nav labāka līdzekļa par informēšanu, jo skaidrs, ka valsts jau noteikti iejauksies un palīdzēs, ja būs krīze, bet svarīgi, jo mēs līdz tādai situācijai vispār nenonākam. Vai ne? Līdz ar to, kā jūs redzat, ārlietu ministrija nepagurstoši informē, un arī to mēs arī darīsim arī turpmāk. Pagājušo vasaru mēs īpaši arī pievērsāmies jauniešu tēmai. Līdzīgi kā Viktors, arī mēs braukājam pa skolām un arī informējam mūsu jauniešus par visiem riskiem ceļojot un tā tālāk.
Nu, jā, tas ir. Un arī, protams, savstarpējā iestāžu informācijas apmaiņa un ātrums. Ja mēs redzam, ka kaut kas nav labi, mēs padodam viens otram ziņu, lai tā situācija neeskalētos. Skaidrs, paldies. Un varbūt tāds vispārīgs jautājums šeit arī Viktoram vai Kārlim arī ir kādi ieskati, vai mēs esam kā sabiedrība no šādiem gadījumiem esam tomēr kaut ko ņēmuši vērā, vai mēs kļūstam kā ceļotāji piesardzīgāki, informētāki, vai tomēr ir vairāk uzskats uz šiem piemēriem, ka tas ir jau viens piemērs, ar mani tā nenotiks, jā. Vai pārāk vispārīgi? Es domāju, ka tā ir divas lietas. Man ļoti negribētos, ka tiek vienā kastītē ielikti divi pilnīgi atšķirīgi gadījumi. Baltkrievijas gadījums un ceļošana uz Baltkrieviju un ceļošana pa Eiropas Savienību, tie ir pilnīgi divi dažādi stāsti. Jā, tie ir neveiksmīga situācija apzināti vai neapzināti Spānijā, bet Baltkrievijas gadījums ir pilnīgi cits. Spānijā nevienu nepiespieda ne intervijas sniegt, ne arī piemeta vai nepiemeta narkotikas, kas draud ar cietumsodiem Baltkrievijā. Tas ir pilnīgi savādāks. Baltkrievija atrodas otrā pusē. Viņa atrodas ārpus Eiropas Savienības. Viņa uz viņu neatiecās Eiropas Savienības likumdošana un normas. Un tas, kas attiecās arī Eiropas Savienībā, protams, ir lietas, kuras vienā valstī ir legāls un citā valstī nav legāls. Un tas arī jāpatur prātā. To arī nedrīkst tā bezrūpīgi attiekties, ka tas, ka man neviens uz robežu nepārbauda, ka es drīkstu vest, pēc robežu arī var pārbaudīt. Un arī pārbauda, un lidostā pārbauda, un ļoti daudz pārbauda. Tā kā te ir tas fundamentālais jautājums jau ir par to, ka, es nezinu, es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš ielidojot Eiropas Savienībā vai ierodoties Eiropas Savienībā, un tagad tu tiec tenī Schengen zonā iekšā, tu sajūties kā mājās. Vienalga, vai tu esi Frankfurtas lidostā, vai tu esi kaut kur citās vietās, tu tenī brīdī, es esmu Eiropas Savienībā, es esmu NATO, šeit tā kā vienalga, kurā no valstīm es esmu. Atrodoties Baltkrievijā, atrodoties trešajās valstīs, atrodoties Krievijai draudzīgajās valstīs, tie riski ir, viņi pat nav slēpti. Tur tiešā veidā gan viena, gan otra režīms un sistēma skaidri un gaiši pasaka, ka mums ir saraksts ar cilvēkiem, kurus mēs jums neteiksim, kurus mēs, un arī jebkurš cits, ko mēs izdomāsim, kurā brīdī. Paskatāmies tiem pašiem amerikāņiem, cik gadu desmitiem viņiem ir bijušas situācijas, ka viņu pilsoņi tiek Krievijā aizturēti un nelaist ārā, atrodot vai tiešām reāls nodarījums vai izdomājot nodarījums. Un tiek izmantoti kā ķīlnieki, de facto ķīlnieki, situācijā, ka tev ir jāapmainās pret, ieskaitot pat ieroču tirgotājiem. Līdz ar to tas ir, es saprotu, ka katram it kā no vienas puses liktos, ka kā mēs tur esam vajadzīgs, bet arī tie cilvēki bija, ja godīgi, tad kam tur viena basketbolista ir vajadzīga? Tā, ja mēs tā godīgi paskatāmies. Bet rezultātā tā situācija ir izveidojās tāda, ka viņi izveidojās. Un tur tas klikšķis domāšana viņam ir jānotiek. Tas nav pasaule, nav tik brīva, kā mēs var būt tās, ieskaitot mūsu kaimiņu valsts, pie kurām mēs bijām pieraduši vēl pirms 15 gadiem. Tā bija savādāk. Viņas ir izvēlējušās savu ceļu, viņas ir izvēlējušies savu ceļu norobežoties un ienīst visu, kas attiecās uz rietumiem, Eiropas Savienību un NATO. Skaidri un gaiši to atklāt arī teikt, tad tas pats attiecās arī uz iedzīvotājiem. Kāpēc mēs iedomājamies, ka nē, uz mums tas neattiecās? Tā ir elementāri vienkārši kaut kur tāda domāšanas perspektīvas maiņa. Tieši tas pats stāsts. Kāpēc ir? Es teiktu, ka lūk ir biznesa iespēja. Ja cilvēki brauc uz sanatoriju uz Baltkrieviju, tad jautājums, kāpēc viņiem nav sanatorijas pieejams turpatās? Lūk, kur var būvēt, un tas ir acīm redzot, klients, kurš var šajā gadījumā ir maksāt spējīgs un kuram tas pakalpojums interesē, un viņam nebūtu jābrauc šajā situācijā pāri robežai. Tā ir ļoti daudz, kur noticis, ka faktiski mainoties politiskajai situācijai, pielāgojās arī bizness, rodās jaunas iespējas jaunam biznesam. Viņam šajā gadījumā faktiski tas, ka tā sanatorija atrodas otra pus robežai, citā ārpus Eiropas Savienības, tam ir jābūt faktiski pašmāju biznesa veicinošam faktoram. Konkurence patiesībā uzlabojošam faktoram. Tāpēc vienkārši... Kad es tur strādāju, tas bija 17. gads, tas bija situācija, pēc tam izbeidz situācija bija pavisam savādāka nekā viņa ir tagad. Karš ir izmainījis ļoti daudz, kas izmainījis Covid, ļoti daudz izmainījuši 20. gada protesti Baltkrievijā. Atbildot varbūt uz to jautājumu, agrāk tā bija vienkārši tāda, tiem cilvēkiem bija tāda, mēs braucam uz
uz ārzemēm, mēs braucam kaut kur citur, mēs braucam uz ārzemēm, un kur vēl ir lētāk nekā pie mums, un tāpēc viņiem varbūt tā kā gribējās uz turieni aizbraukt. Jā, bet tagad, starp citu, tie paši cilvēki brauc uz Lietuvu, uz tām pašām sanatorijām. Jā, ir ļoti tās pašas tūrfirmas, kuras agrāk bija orientētas, teiksim, tā uz Baltkrieviem. Tagad pārsvarā šis sanatorija, ja mēs runājam par sanatorijiem, piedāvājums ir pārvirzīts pārsvarā uz Lietuvu. Jā, jo cilvēkiem vienkārši gribas kaut kur aizbraukt ārpus savas vidas, kur runā, nezinu, tur citā valodā ir kaut kas savādāks. Jā. Tā kā, tas vienkārši bizness mainās, jā, bet, protams, arī tas būtu vietējiem, šīs te rekreācijas turisma pārstāvjiem, jā, tad arī, lauciņš, kur viņam varbūt būtu kas darāms. Jā, paldies. Tad es tālāk gribu doties prom no Baltkrievijas, parunāt arī par citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un paldies par ieskatu par to, ka ir liela atšķirība, vai mēs braucam ceļojumā Eiropas Savienībā vai tomēr ārpus tās. Un tāpēc gribu prasīt, kā jūs vērtātu ceļošanu uz valstīm, kuras atrodas pašlaik starp Eiropas Savienību un Krievijas ietekmi, piemēram, tur Gruzija, Armēnija, Serbija. Un šajā situācijā kā ceļotājiem saprast, vai šajos gadījumos pastāv drošības riski vai tomēr ir droši braukt? Manuprāt, Kalts jau ļoti precīzi iezīmēja to ainu un situāciju, ka mēs varam tikai pievienoties, ka pilnīgi droši mēs varam justies tikai Eiropas Savienības, NATO vai līdzīgi domājošo valstu teritorijās vai apmeklējot šīs valsts. Pārējais viss, kas ir tā saucamā pelēkā zona, tur var būt dažādi, teiksim tā. Un, protams, ka pilnīgi noteikti nevajag apmeklēt teritorijas vai reģionus, ko mēs aicinām neapmeklēt. Kā zinām, ir atsevišķas valsts, kur varbūt ne visa valsts ir bīstama, bet ir atsevišķi reģioni, kur noteikti nevajag doties. Tāpat arī mēs vienmēr aicinām, ja arī tomēr cilvēks ir kaut kāda iemesla dēļ nonācis šajās valstīs, un tur kaut kāda nemiera vai protesti sākās, tad arī noteikti nepiedalīties tajā un izvairīties no tā. Jo, pēc tam ir gadījumi arī, kad Eiropas Savienības pilsoņiem ir liekta ieceļošana. Tur sākās problēmas ar ceļošanu tieši dēļ šī dalības kādos protestos, tā kā to arī nevajag kādā gadījumā darīt. Jā, un tad ir vēl tālāk, es minu, ka ir bijuši gadījumi, kad Latvijas pilsoņi nonāk sarežģītās situācijas arī ļoti tālās valstīs no mums, tur Āzijā, Āfrikā, Dienvidamerikā. Turbūt, es nezinu, varbūt ir kādi biežākie, kas tieši notiek, kā veido šīs krīzes un kā valsts šajā situācijās reaģē, ja nav tieši pārstāvniecība šajā valstī vai konsuls un nav sadarbības mehānismu, tad kā valsts var izpalīdzēt? Jā, protams, ka mums ir gadījumi arī tālās un eksotiskās valstīs, jo man tiešām laikam ir jāpiekrīt teicienam, ka latvieši ir visur, jo nereti mēs tiešām sastopamies ar gadījumiem un pat nevarēja iedomāties, kā tas tā nākas, kad tur kāds mūsu valstspiedrīgais ir nokļuvis. Bet mums ir arī ļoti smagi gadījumi, ļoti sarežģīti gadījumi, īpaši ar ieslodzītajiem. Mums ir diezgan tāda nepatīkama tendence, kad ir jaunieši tiek aizturēti par narkotiku pārvadāšanu, un nereti tas ir tieši kā reiz šādās valstīs. Piemēram, mums ir vairāki gadījumi bijuši Āfrikā, kad ir tiešām sodi ir ārkārtīgi bargi, un tad jānākas iesaistīties. Tāpat arī mums necik sen bija viens smagi slims seniors Omānā, arī, kur nācās palīdzēt. Mums ir bijuši vairāk aizturētie Indonēzijā, Taizemē, jo mēs novērojam, ka diezgan tagad ir populārs tāds trends, var teikt, kļuvis, kad daudz brauc vai uz garāku vai uz īsāku laiku tieši uz Taizemi vai uz Indonēziju dzīvot. Tur atkal ir vairāk gadījumi, kad cilvēkiem šķiet, ka kādas vīzas tā ir tikai formalitāte un ka es varu nekārtot to un uz mani neattiecās, bet kā reiz tur ir pilnīgi citi noteikumi un ko mēs vienmēr aicinām, kad ja tu esi kādā trešā tālā eksotiskā valstī, ir absolūti svarīgi iepazīties ar šiem noteikumiem un arī izpildīt, jo pretējā gadījumā kaut vai par tās pašas formālas vīzas nepagarināšanu var būt ārkārtīgi liela soda līdz pat cietumsodam vai 1000 eiro vērtiem naudas sodiem. Jā, un šajos gadījumos
Latvijai pārstāvniecības ir 36 valstīs, kas, protams, ir diezgan mazs pārstāvniecību tīkls, bet mums ir diezgan plašs savukārt pār pa 100. Mums ir goda konsuli, kuri arī iesaistās šo te konsulārās palīdzības, konsulāro gadījumu risināšanā, un atsevišķās valstīs mums ir ļoti brīnišķīgi un ļoti atsaucīgi goda konsuli, kuri tad arī attiecīgi tiek iesaistīti šo jautājumu risināšanā, palīdzības sniegšanā mūsu valsts piederīgiem. Tāpat arī, protams, mums ir lieliski iespēja, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, un mūsu pilsoņi pēc palīdzības var vērsties jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībā. Un šeit arī jāsaka, ka mums ir ļoti lieliska sadarbība ar mūsu citām dalībvalstīm, un tad, kad mums pašiem nav pārstāvniecības, piemēram, te pašā Taizemē, tad mēs vēršamies pie kāda no kolēģiem, un lielā vairumā gadījumu viņi ir atsaucīgi un palīdz, un gan dodās pie mūsu ieslodzītajiem uz cietumiem, nes paciņas un tā tālāk, un palīdz ar dokumentu formēšanu, tulkošanu. Tas ir apjomīgs darbs, kas tiek ieguldīts. Jā, labi, paldies. Un tad es varbūt nedaudz atpakaļ uz Baltkrieviju gribēju varbūt arī Viktoram tā no sabiedrības puses paprasīt, kā tad mēs varam censties runāt ar sabiedrību par šiem ceļošanas riskiem, vai tas tiešām ir tā, ka redzot tos piemērus, vai es nezinu, tur kad aizvērsies punkts starp Baltkrieviju un Latviju un nevar vairs tikt atpakaļ, tikai tad saprot, ka nē, šis nav droši, vai ir kaut kāda veida, kā mēs tomēr varam? Atkal tas jautājums ir daudz plašāks, kā aiznest informāciju. Jā, tad saprotot to, ka bieži vien tā informācija kaut kur pazūd, tam līdzīgi, jā, tad bieži vien saprotot, ka Latgales publika bieži vien patērē savādāka veida saturu arī savādākās platformās. Jā, piemēram, mums Latgalē ir ļoti populārs TikToks. To var redzēt visos arī, mums ir dažas partijas, kur ar viņa palīdzību ir iekļuvušas parlamentā. Jā, tad informācijas saturs ir ļoti, ļoti daudz tur. Jā, nezinu, cik valsts iestādes zina, ka pāris ir aktīvas tur, arī jāreklamējas tur, bet cita lieta, TikTokā algoritmi ir šādi, ka, ja cilvēkiem nepatīk tas saturs, un viņš tikai tā kā ātri nosvaipo, viņš vairs nerādīsies. Jā, līdzīgs saturs nerādīsies. Noteikti jāizmanto konkrēti piemēri. Jā, tad šis te piemērs, ko mēs runājām, šis te jauniešu piemērs, kurš bija, par viņu zināja, par viņu, ka šāda situācija bija, jā, bet viņu zināja no abām pusēm, gan no Latvijas, teiksim, tā mūsu versija, gan ļoti zināja arī Baltkrievijas versija, jo tur pierobežā pie mums jārunā ne tikai par Krievijas propagandu, arī par Baltkrievijas propagandu, kur arī ļoti labi strādā. Jā, tad zina arī to versiju, tā kā šis te gadījums ir zināms, jā, es nezinu, jāveido kaut kādi banneri pie robežām. Labi, tad nepārvērtīsimies par kaut kādu totalitāru sistēmu, kur mēs kaut kādas idejas rādīsim banneros un tam līdzīgi. Nezinu, jāuzrunā influenceri, jārunā par pašvaldību vadītājiem. Jā, tad lielākais un nozīmīgākais influenceris Latgalē ir Daugavpils pilsētas mērs. Jā, tad, diemžēl, sākotnēji, tā sanāca, ka tagad politiķi primāri ir influenceri, un tikai pēc tam viņi ir politiķi, jā, un bieži vien arī influenceri kļūst par politiķiem. Jā, tad viņa viedokli klausa, viņa viedoklī ieklausās, jāmeklē viedokļu līderi, jā, tad arī tādi ir, arī jākoncentrējas un jāpiesaista līdzekļi un jādod līdzekļi, teiksim tā, neatkarīgajiem medijiem, tie, kuri runā par šo tēmu. Jā, tad ir arī vairāk, piemēram, Daugavpils mediji, kur vispār par Baltkrievi nerakstīja vai neko sliktu vispār. Jā, tad jāfinansē tikai no neilga brīža, tikai gadu, tagad Daugavpilī eksistē mēdījis, neatkarīgais mēdījis, kurš raksta latviski, pirmais elektroniskais mēdījis. Pirms tam tāda nebija, viss bija tikai un vienīgi krieviski. Jā, bet tagad mēs saņemam kritiku no NPLP pārstāvja, no vadītāja par to, ka šī te lapa ir saņēmusi 31,000 atbalstu no SIF, kā var Facebook lapas saņemt latviski. Viņa tā ideja, ka Facebook lapa nav mēdījis, kas pēc savas būtības tā ir, jā, viņam ir taistība, bet
tā ir viena no nelielajām iespējām aiznest šo te informāciju vispār par latviskām un tēmām, ne tikai runājot par Baltkrieviju, par citām tēmām, jā, tad jāstiprina vietējie mēdīji, jā, tad kaut kā tā. Jā, paldies. Un tad, ejot jau tā uz noslēdzošiem jautājumiem, gribētu paprasīt, sākas jau vasaras sezona, cilvēki brauks ceļot, tad no ārpolitikas institūta puses, kā arī no ārlietu ministrijas, ja jums šodien būtu jāizvēlas ceļojums, bet ārpus Eiropas Savienības, pēc kādiem principiem jūs vērtāt, vai tas ir droši, un kāda informācija būtu izšķiroša jūsu izvēlē? Es domāju, ka te ir uzreiz maz atruna par to, ka man liekas, ka tie, kas no mums ar ārpolitiku nodarbojas profesionāli, tās mūsu izvēles ir nedaudz atšķirīgas. Jo es domāju, ka šajā gadījumā mūsu paša Eiropas Savienībā ir pietiekami daudz dienvidu valstis, kuras ir absolūti lieliski pakalpojumu sniedzēji un arī cenu ziņā. Tāpat Grieķija ir jau sen izdaudzināta kā lētāka par Latviju, un mēs pat IKP uz vienu iedzīvotāju Grieķija nabadzīgāka par mums. Līdz ar to tad rezultātā, mana izvēle personīgā būtu tomēr, ja atpūsties, tad tomēr nebraukt uz tādām valstīm atpūsties, kur tā kā ir pastāv riski. Ja es tomēr izvēlos braukt atpūsties uz kādu valstu ārpus Eiropas Savienības, tad pirmās pāris lietas. Tas nav tik grūti, tas ir vienkārši, ir instruments, tu piereģistrējies ārlietu ministrijas mājaslapā, ka tu tur esi, lai cilvēki uzreiz zina. Lai uzreiz ir informācija, ka tāds cilvēks tur kaut kur ir bijis. Otrs, es noskaidroju, kurā vietā atrodas Latvijas pārstāvniecība, gadījumā kas, lai es zinu adresi, uz kurienu man doties. Trešais, noskaidroju tieši tā precīzi, kur ir, ja nav Latvijas, tad kur ir citu Eiropas Savienības dalību valstu un kāda ir kontakti. Un principā, ar šo te informāciju apbruņojoties, un ar veselo saprātu, ka tomēr tu esi turists, tu esi ciemiņš valstī un tu nevari uzvesties pēc saviem iedomātajiem standartiem vai to, kas ir atļauts pie tevis, nenozīmē, ka ir atļauts citās mājās. Mēs neskrienam iekšā pie cilvēkiem un uzreiz neraujam leduskapu vaļā un nesākam urķēties viņā. Tieši tas pats stāsts ir par to, kā uzvesties atrodoties citās valstīs ar citām kultūrām, citām paražām, citām likumdošanām, kas vēl pie tam mēdz arī būt reizēm ļoti fleksibls atkarībā no politiskās situācijas. Kad var tikt cilvēki atkal jau. Var tikt apsūdzēti lietās, kuras viņi nav pat darījuši. Un ne jau tāpēc, ka viņi kādus interesē. Tur interesē vienkārši elementāri politiskās attiecības. Tāpēc šī gadījumā, kur braucot, ir tie riski, kas ir jāuzņemās. Un tāpēc šī gadījumā mēs maksājam savus nodokļus, lai ārlietu ministrijā būtu kolēģi, kas tomēr šīs rekomendācijas, šo sarakstu ar teritorijām, uz kurām nevajag braukt un uz kurām ir riskanti braukt un kur nevajadzētu riskēt un ko nevajadzētu darīt, tas tāpēc tiek izdarīt. Sastādīts šis saraksts. Tāpēc, lai mums parūpētos. Tāpēc arī mēs varam vienmēr smaidīt un smīkņāt par diplomātiem, par to, kur un kas un kā viņi darbojās, bet beigās tie cilvēki, kas nodarbojas ar konsulārajiem jautājumiem, viņi ir vissvarīgākie mums atrodoties ārzemēs. Konsulātus ir jāzina, viņus ir jāuztur un viņi ir fundamentāli svarīgi. Tas ir faktiski šīs te pirmās palīdzības punkti. Tāpēc, līdz ar to mēs esam, tas, kas attiecās uz informācijas kampaņām, varbūt tās tur mazliet nepiekrist par to, ka, ja mēs izvietosim plakātus uz robežām, tas nepadara mūs automātiski par totalitāru sistēmu, jo es domāju, ka ne visi ir TikTokā. Es saprotu, ka man šis lielākais atklājums šodien, ka Latgale, acīm redzot, ir tā, kas ir lielākais TikTok patērētājs Latvijā. Mums ir stabilitāte, kas tikai pāris iekļūsi. Kāpēc tā notika? Tāpēc, ka atslēdza, ka Krievijas kanāls, visi tie cilvēki, kuri patērē krieviskos video, gandrīz pārsvarā viņi pārgāja uz TikToku. Tas tā varētu notikties, protams, bet fakts kā tāds, ka arī ne visi pārgāja, un tomēr reizēm tie plakāti, cilvēks reizēm tās acis no telefona atrauj un paskatās tomēr, kas notiek apkārt. Ceļš uz robežu, kur tu pat īsti nedrīkst telefonu parasti normāli situācijā lietot. Ja tev ir plakāts, kurš tev trijos teikumos ar smukām bildēm pasaka, tu pārkāpjot šo robežu, tu uzņemies atbildību pats par to, kas notiek ar tevi. Tas tomēr ir bišķi tāds sapurināšanas instruments, un absolūti šajā gadījumā es neuzskatu, ka tas ir totalitāri, tas ir vienkārši sabiedrības informēšana. Tas ir vienkārši, lai cilvēki apzinās, kas ir daļa no problēmas, ka dzīve pārkāpjot šo robežu nebūs tā, kā viņi ir mājās.
Tieši tā. Un vēl varbūt papildinot par drošu ceļojuma galamērķa izvēli, to, ko mēs arī novērojam ar kolēģiem mūsu darbā, ka nereti ceļotāji ļoti viegliprātīgi paļaujās uz informāciju sociālajos tīklos, vai tas būtu TikTok vai vienalga. Tur kaut kas ieraksta, tur baigi forši bija ceļot uz Āfriku, es tagad taisīšu grupu, braucam, piesakieties. Absolūti nē, tāpēc, ka šādi, ko nozīmē, kurš tad uzņemsies atbildību, jo, ja mēs izvēlamies ar kādu braukt, tad tas viennozīmīgi var būt tikai un vienīgi licencēts turisma operators, kuram ir attiecīgi visi sadarbības partneri un tā tālāk, bet nepaļauties uz kādas privāta personas vienkārši aicinājumu forši braucam, jo pēc tam aizbraukt jau vienā virzienā var, bet jautājums, kas būs pēc tam un kā nokļūs mājās, tas ir cits stāsts. Jā, paldies. Un varbūt ir vēl kāda atziņuma, kā sagatavoties braucienam, jau tik pieminēts, Kārlis pieminēja par to, ka vajag noziņot konsulātam, noziņot ārlietu ministrijai, ka es šeit atrodos. Varbūt ir vēl kādi, ja tomēr izvēlas šo ceļojumu ārpus Eiropas Savienības, varbūt kaut kas vēl, ko darīt, sagatavoties braucienam un arī braucienu laikā. Ja drīkst, tas neliela reklāmas rullīte, ka mums ir brīnišķīga ārlietu ministrijas lietotne Ceļo droši, kurai principā ir tāda dubultā pielietojamība, teiksim. Tur ir gan tas, kā sagatavoties ceļojumam, pilnīgi tā kā kontrols saraksts varētu teikt, ka šis ir izdarīts, tas ir izdarīts, atbrošināšana un tā tālāk. Tāpat arī ir ieteikumi ceļotājiem. Plus arī šajā lietotnē ir iestrādāts jau rīks, ka var caur lietotni arī piezvanīt. Gan mūsu dežurantam, gan izvēlē ir ļoti ērti pārskatāmi mūsu vēstniecība un goda konsulu saraksts. Tā kā es domāju, ka šis būtu ļoti ērts rīks ceļotājiem. Jā, un tad noslēdzot, mēs jau minējām, ka ārlietu ministrija ļoti dikti strādā un veido pārskats par to, kur labāk nebraukt, tad varbūt var nedaudz ieskicēt, kuras valstis šobrīd ārlietu ministrija iesaka, un reģionus valstis izvairīties no ceļošanas, kas ir papildus Baltkrievijai un Krievijai. Mēs jau daļai šķiet pieskārāmies šim tēmatam. Protams, ka mēs noteikti aicinām neceļot uz valstīm, kur ir kāda nemieri, kara darbība. Ņemot vērā to, ka situācija pasaulē mainās ļoti strauji, tad ir nepieciešams arī pirms ceļojuma īsi arī pārbaudīt, vai joprojām viss ir kārtībā. Un, protams, jo mēs ievērojam principu, jo mēs tālāk ceļojam, jo mēs rūpīgāk sagatavojamies. Ja mēs, kā jau mēs šeit spriedām, ja mēs Eiropas Savienībā vai mūsu sabiedroto valstīs varam justies salīdzinoši droši, tad viss, kas ir jau ārpus, prasa vienkārši rūpīgāk. Mēs nesakam neceļot, bet mēs sakam ceļot atbildīgi un vienkārši sagatavoties. Jā. Labi, paldies. Paldies jums visiem. Es domāju, bija ļoti vērtīgi. Mums tāds varbūt kopējais ir, tad, ja braucam ceļot, tad cenšamies Eiropas Savienībā. Es pilnīgi piekrītu, mums ir ļoti izcilas dienvidu valstis, kur var arī atpūsties, un arī ne tikai dienvidu valstis. Bet, ja tomēr izvēlamies ārpus, tad šeit mums bija daudz padome un daudz ieskat par to, kā mēs varam tam sagatavoties un apzināties savus drošības riskus un nenonākt ziņās, tā teikt, ar saviem gadījumiem par to, ka nonācām krīzē. Tā kā paldies jums visiem! Paldies, ka noklausījāties šo epizodu. Šī bija jau 33. epizode no Melns uz balta podkāsta. Šo epizodu mēs nedaudz pamainījām telpas un atradāmies ārlietu ministrijas telpās. Saku arī mūsu citām epizodēm, tās var atrast Melns uz balta LV. Tur atradīsi arī citus izglītošus materiālus, piemēram, rokas grāmatu pret dezinformāciju, arī visādus rakstus saistībā ar informatīvās telpas drošību un dezinformāciju. Un arī vari noklausīties šo epizodi Spotify, Apple, kā arī YouTube. Un visbeidzot, neaizmirst mums arī piesakot sociālos medijos, kā Instagram, Facebook, arī TikTok. Paldies un tiekamies jau nākamajā epizodē.